Skolēnu brīvlaikos Vefu kultūras pilī norisinās multimēdiju jaunradas darbnīcas, un es jums parādīšu, ko mēs tajās varam darīt. Darbnīcās var izmēģināt, fotografēt, filmēt, zīmēt mūziku un arī apstrādāt fotoattēlus datorā. Par darbnīcu norises laiku un saturu var uzzināt Vefu kultūras pilis mājaslapā, Multimēdiju jaunradas studijas Facebook profilā un citur. Tagad dosimies uz Multimēdiju jaunradas studiju. Ir laiks uzzināt, ko mēs varam darīt darbnīcās. Viena no vispopulārākajām nodarbēm ir fotografēšana dažādās krāsu gaismās. Man ir kamera uz statīva, tālvadības punkts, lai sevi nofotografētu. Sevi es iekadrēšu uz ekrāna. Priekš fotografēšanas mēs varam izmantot dažādas gaismas. Krāsaino gaismu, balto gaismu un ultravioleto gaismu. Darbnīcās fotografējot un filmējot, varam izmantot dažādas aksesuārus. Katrā darbnīcā tiek piedāvāta kāda sava īpašā tēma, kā piemēram Ziemassvētku apsveikumu veidošana, Helovīnu un citas tēmas. Kad esam izveidojuši fotoattēlu, to mēs varam apstrādāt ar datoru. Fotoattēlam mēs varam nomainīt fonu. Ievietot arī tekstu un arī logotipu. Un to visu mēs varam saglabāt JPG faila formātā. Un savu saglabāto fotoattēlu es varu izdrukāt. Un lūk, tas, kas mums ir sanācis. Priekšmetus mēs varam filmēt uz šādas video sliedes, tā iegūstot filmēšanu kustībā. Filmēt mēs varam ar šādu galda video sliedi.
darbnīcās varam arī zīmēt mūziku. Paņemam dziesmas paraugu un pārzīmējam to datorā. Lai darbotos darbnīcās, ir iepriekš jāpiesakās, zvanot uz studijas tālruni. Skolēnu skaits ierobežots, var pieteikties vienai vai vairākām darbnīcām. Darbnīca ir lieliski iespēja, lai uzzinātu, ko mēs darām pastāvīgās nodarbībās. Pastāvīgas nodarbības norisinās skolas dienās un skolēnu brīvlaikos.